Kāpēc mums viss tik dārgs? Kopējā situācija pasaulē rāda, ka cenas ir, tā skaitā Eiropā, tā skaitā pasaulē, diezgan augsts šobrīd. Amerikā runā par olu cenām, arī daudzas Eiropas valsts risina jautājumu par augstām cenām, tā kā mēs neesam lielā mērā unikāli. Bet tomēr cilvēki saka, ka tas uzcenojums Latvijā šķiet ļoti liels, ja mēs arī salīdzinām kaut vai ar citām valstīm, kas mums tepat blakus ir. Kāpēc te ir tā situācija tāda, kā jūs sacīt? Manuprāt, jāskatās ir vienu soli atpakaļ. Mēs runājam par to, kā cenas veidojās, tas tāds sarežģītāks stāsts, un šī sarežģītā stāsta sākums ir dobē vai vagā, un tas ir tas, cik lēti mēs varam izaudzēt, cik lēti mēs varam uzglabāt siltos veikalu plauktos vai reizēm netik siltos, kā var nonākt preces, un līdz ar to, lai mums būtu spēcīgas, rezilientas tādas piegādes ķēdes, kas varētu spēt cenas arī amortizēt uz leju, tad daudzos šajos iepriekšējos posmos jau tai ražošanai pašai par sevi ir jābūt pietiekami lētai. Līdz ar to tātad šis varētu būt tāds kopīgais stāsts par to, kā cenas veidojās, un par cik tas ir tāds diezgan ķēpīgs un sarežģīts process. Mēs esam izveidojuši mazumtirdzniecības ABC.lv, kurā var apstīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kāda tad ir katrā posmā šī cena veidošanās. Un kā tas saskan ar to, ka vietējai produkcijai ir lielāks uzcenojums nekā ārvalstu? Mēs šādas pierādījumus neesam guvuši. Tad viens tāds gadījums, kurš konkurences padomes izpētes laikā atklājās, bija importa rupmaizei. Diemžēl mums importa rupmaizes nav, mums ir tikai Latvijas, tā kā grūti pateikt, no kurienes šis fakts bija parādījies. Piemēram, no vietējiem ražotājiem ir izskanējis, ka viņu produkcija tiek uzcenota par 50 līdz pat 200% veikalu plauktā. Tas ir 3 reizes dārgāk nekā viņi dod jums. Jā. Es centīšos varbūt tad īsos vārdos paskaidrot, kā cena veidojas. Tad, ja skatāmies no dobes līdz plauktam, tad cenas sākums ir tajā, cik lēti to saražo, un mūsu cenā aptuveni 60% iekšā ir cena, kas atnāks no ražotāja, no piegādātāja. Ja ražotājs saka, ka tā viņa cena veikala plauktā ir 3 reizes lielāka nekā tā, par ko viņš ir atdevis lielveikalam. Piemēram, Dobels dzirnavnieks arī ir bijis šeit pie mums studijā. Minēja 50 līdz 200% uzcenu. Jā, mēs esam pārbaudījuši daudzus produktus un ieraudzīt ar 200% uzcenojumu mums īsti arī neatradās.